4. martā pēc publikācijas Latvijas vēstnesī stājās spēkā licencētas makšķerēšanas noteikumi Lielajā Stropu ezerā. Pieņemtais dokuments ļauj pašvaldībai atrisināt uzreiz vairākus uzdevumus. Veikt saimniecisko darbību, nodrošināt kārtību publiskā lietošanā esošajā ūdenskrātuvē, apkarot iespējamo malu zvejniecību un veikt zivju pavairošanu. Pieņemto noteikumu ievērošanas kontroli, kā arī regulāru patrulēšanu nodrošina komunālās saimniecības pārvaldes darbinieki kopā ar policiju un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes speciālistiem. Kā rāda reidu rezultāti, pārkāpumu daudz. 1. aprīlī notika kārtējais reids, tā gaitā arī fiksē pārkāpumus. Šodien komunālās saimniecības pārvaldes darbinieki sadarbībā kopā ar valsts vides dienesta pārstāvjiem izbrauca kopīgā reidā, un reida laikā tika izņemti 7 nelikumīgie zvejas tīkli un pārbaudīta vispār makšķerēšana un rūpnieciskās zvejas nozveja. Ja? Diemžēl pārkāpjas vietas nekonstatējām. Principā šāda reida turpināties arī turpmāk. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti atgādina, ka licencētā zveja tiks ieviesta visā Stropu ezera teritorijā no 1. māja līdz 30. novembrim. Vasaras zveja no laivām vai citiem ūdens transporta līdzekļiem ir atļauta gaišajā diennakts laikā. Licence būs jāiegādājas visiem makšķerēšanas cienītājiem vecumā no 16 līdz 62 gadiem. Līdzi jābūt arī personu apliecinošs dokuments un makšķernieku kārtei. Sīkāku informāciju var saņemt personīgi Saules ielā 5A vai pa tālruni 654 76 319.